uzrunāts klāt esošais. Gribu vēstīt dzimtas un ģimeņu kopienas spēka vārdus. Es esmu, es biju, es būšu. Es un radītājs ir viens vesels. Es esmu radītājā un radītājs ir manī. Starp mani un radītāju nav starpnieku. Es, dievišķa un nemirstīga dvēsele, gaismas un mīļesības avots un nesēja dzīves sieviete Indra Alberta meita, ar kājām stingri stāvu uz savu senču zemes. Es esmu nākusi no savas dzimtas, no savām saknēm. Mana dzimta ir mans spēks. Mīļesības, miera, harmonijas, labklājības, veselības, saticības, laimības un rocības avots. Es esmu savā dzimtā bijusi, esmu un būšu. Man ir pienākums saglabāt savas dzimtas godu un cieņu, sargāt tās saknes un pati esību. Man ir tiesības no radītāja uz manu, senču un dzimtas mantojumu pilnā apmērā. Es, dievišķa un nemirstīga dvēsele, gaismas un mīļesības avots un nesēja dzīves sieviete Indra Alberta meita, uzņemos pilnu atbildību savā un savu senču priekšā par to, ko šobrīd radu un daru, lai apstiprinātu un stiprinātu savas un dzimtas saites. Lai stiprinātu sevi un dzimtā spēku uz šīs zemes, nestu gaismu un mīļesību, kā to ir darījuši mani senči no paaudzes paaudzēs pirms manis. Manas saknes ir stipras, es tās pieņemu un sakārtoju sakrāli savu dzimtu, kādai tai ir jābūt no radītāja. Manas mātes atrodas man aiz kreisā pleca. Mani tēvi atrodas man aiz labā pleca. Visi ir vienoti un sakārtoti hierarhiskā secībā, un es pieņemu atpakaļ savā dzimtā visus, kas tika izraidīti, nepieņemti, abortēti, nedzimuši, priekšlaikus aizgājuši veļos, pašnāvnieki, karā bojā gājušie, un arī visus, kurus šeit neesmu pieminējusi, jo tie ir manas dzimtas pārstāvji. Spēks, rota, miers un līdzsvars. Visi ieņem savu vietu dzimtas struktūrā. Dzimta ir sakārtota, un tās spēks ir vienotajā veselumā. Mēs visi esam viens vesels. Es ar savām radītāja dotajām tiesībām, savu brīvo gribu, savu sirds apziņu un gribas spēku, ar savu dzīvo vārdu paziņoju visumā, ka es esmu savas dzimtas koka stumbrs, kuram ir spēcīgas saknes, mani senči, kas man palīdz no paaudzes paaudzē. Un kurā ir vairāk kārtīgi iemiesojusies arī mana nemirstīgā dvēsele, kas ir pieredzējusi šajā dzimtā savu pieredzi un devusi savu pienesumu dzimtas veidošanā un stiprināšanā. Es saņemu dzimtas atbalstu šeit un tagad, mūžīgi, kamēr vien pastāvēs mana dzimta. No manas stumbra izaug spēcīga zarotne, kas sazarojas, veido jaunu un spēcīgu lapotni. Tie ir mani bērni, bērnu un nākamās paaudzes, kas vēl būs un turpinās dzimtu. Radīsies un radīs šeit un tagad savu realitāti. Tā kā visumā nav laika, un viss notiek vienlaicīgi, tad ar šo es paziņoju, ka es pieņemu savas dzimtas ģimeņu kopienas spēku, radu un dodu šo spēku tālāk nākamajām paaudzēm šeit un tagad, jo mēs visi esam viens. Aizliedzu un noraidu jebkuras domu vai nodoma līmenī sūtītus uzbrukumus un kaitējumu, darbību vai bezdarbību, kas kavē manas dzimtas attīstību un grauj to. Viss, kas tiek raidīts, lai kavētu, grautu vai kā citādi ietekmētu manu dzimtu, tiek nosūtīts atpakaļ uzbrucējam, un ar radītāja līdzdalību tiek sadalīts gaismas atomos un pārvērsts absolūti esības gaismā un mīļesībā.
Viss, kas notiek šeit un tagad, notiek ar nodomu uzturēt un nest gaismu un mīļesību ikvienam, kas nonāk saskarē ar manu dzimtu ģimeņu kopienu šeit un tagad mūžīgi. Viss notiek vislabākajā un visveselīgākajā veidā man un ikvienam, kas piedalās notikumos, uzdevumos un procesos. Tiek aktivizētas visas radītāja dotās tiesības un visuma koni, kas ļauj tos pielietot ikvienam ik brīdi, ik šaļti, ik mirkli. Ar savām paziņošanas tiesībām un savu brīvo gribu paziņoju, ka es pieņemu un lūdzu savu senču veļu palīdzību, līdzdalību un spēku. Lūdzu dzimtas viedo veceņu un veču svētību, pieņemu to ar pateicību, patiesu cieņu un godbijību, zemu klanoties savas dzimtas priekšā par to, ka viņi ir, bija un būs ar mani vienmēr un visur, mūžīgi, kamēr vien visumā pastāvēs mana dzimtu ģimeņu kopiena. No sirds pieņemu to un pateicos. Es, dievišķa un nemirstīga dvēsele, gaismas un mīļesības avots un nesēja dzīves sieviete Indra Alberta meita godinu savas saknes. Pieņemu sevi pilnībā un dodu tālāk šo spēku savām nākamajām paaudzēm. Lai stipras saknes notur spēku stumbrā un sniedz dzīvības spēku lapotnē. Lai top ir tapis, radīts, radīts, radīts. Mīļesībā un pateicībā, mīļesībā un pateicībā, mīļesībā un pateicībā. Šis vēstījums paziņots visumā 12.025. gada 5. mēneša 28. dienā. Pateicos.